bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Pāvila vēstule Efeziešiem, 3. nodaļa, 20. pants. Eņģelis nevar prasīt sev augstāku uzdevumu, jo darot šo darbu, viņa ar to kalpo Dievam, lai viņa tikai aptver sava darba augstāko raksturu. Tas darīs viņu drosmīgu. Mammu, tev pieder gandrīz visstiprākā vara uz labu šodienu. Izmanto to drosmīgi, turpināt iedrošināt, pamācīt un mīlēt savu bērnu. Kāpēc gandrīz? Jo visstiprākā vara uz labu pieder mūsu debesu Tēvam. Ļauj viņam šodien tevi iedrošināt, pamācīt, mīlēt kā savu meitu, un tev būs spēks dot šo labāko tālāk savam bērnam. Šodien savās pārdomās par pirmo iedvesmas pērli dalās Dace. Mātes vara, spēcīgi vārdi, taču šī vara ir dota no Dieva, un tas nozīmē to, ka šo varu māte var izmantot tikai un vienīgi, lai audzinātu savus bērnus tam kungam par godu. Vara, kas caur mīlestību, klātesamību, atbalstu, pamācību, rājienu, pastāvību, labu piemēru, atgādinājumu, iedrošinājumu, var daudz vairāk nekā pasaule spēj dot.